Ja man jāatbild uz tavu jautājumu, kas man motivē radīt dzīvās pasakas, man jāatzīst, kas tāds, kas man kā mammai bija grūti saprast. Bērni katru dienu sēdēja man blakus, mēs lasījām pasakas, mēs darbojāmies, bet es īsti nezināju, kas notiek viņu sirdīs. Diemžēl, bet lūk, kā šobrīd izskatās daudzi vakari mājās. Vakariņas, mājas darbi, ekrāna laiks un gulētiešana. Un kaut kur tam visam pa vidu tu mēģini sajust saikni ar savu bērnu. Tu pajautā, kā tev šodien gāja? Viņš atbild, normāli, un ar to saruna ir beigusies. Tu mīli savu bērnu vairāk par visu šī pasaulē, bet ja kāds tev šobrīd pajautātu, par ko tavs bērns patiesībā domā vai jūt, tu spētu atbildēt. Tu to nezini ne tāpēc, ka tev nerūp, bet tāpēc, ka neviens tev nav iedevis veidu, kā. Es esmu Madara Majora, 2 bērnu mamma un dzīvo pasaku radītāja. Pirms dažiem gadiem, kad pasakas mūsu mājās beidzās, mājas darbi turpinājās, un es vēl joprojām nezināju, kas patiesībā notiek viņu sirdīs un prātos. Tāpēc es sāku veidot ko īpašu, ko savādāku. Tādu, kurā pasakas savienojās ar elpu, ar iztēli, sevis izzināšanu un ieiešanu arī iekšējā pasaulē. Tas man un citām ģimenēm ir palīdzējis veidot dziļu un paliekošu saikni ar savu bērnu, kopumā izzināt savas domas, emocijas, bailes, un tieši tāpēc man ir patiesi prieks, ka tu esi spēris šo soli. Katrs gads bez šādas patiesas saiknes ir gads, kurā bērns iemācīsies aizvien vairāk paturēt lietas sevī. Dzīvās pasakas dod maigu un vienkāršu strukturētu veidu, kā šo saikni atjaunot, sākot jau šodien. Tev nav vajadzīga pieredze, nav vajadzīgas īpašas zināšanas, tikai tu, tavs bērns un pasaka, kas veids daļu darbu tavā vietā. Tu uzzināsi, kas tavam bērnam liek justies bailīgam. Tu uzzināsi, kas ir viņa stiprās puses. Tu uzzināsi, par kādu cilvēku viņš kļūst. Un viņš sajutīs bez šaubām. Tu viņu patiešām redzi un jūti. Lūk, kā tas izskatās praksē. Jūs kopā lasat pasakas un veicat telpas. Tā viņš nomierina un veido ieradumu stresa un nepatīkamās situācijās atgriezties pie sevis. Pēc tam viņš aizpilda vienkāršu darba lapu. Kas tev palīdzēja būt stipram, kas tev palīdz justies droši. Un tad bērns sāk runāt. Un viņš stāsta visu, kas viņam ir. Un tajā mirklī tu kā vecāks iepazīsti savu bērnu vēl dziļāk. Šī nav vienkārši grāmata, ko tu ieliksi plauktā. Šī ir saruna, kuru tu jau sen esi vēlējies uzsākt. Spiedz pogu zemāk un sāksim šo piedzīvojumu kopā.